Dear ladies and gentlemen, Dāmas un kungi, ekscelences un visi lieliskie cilvēki šajā telpā. Es esmu Dagnija Lejiņa, un es esmu Latvijas Transatlantiskās organizācijas priekšsēdētāja. Un es gribētu izteikt pateicību jums par to, ka pavadījāt šīs pēdējās dienas kopā ar mums Rīgas konferencē 2023. Lai ievietotu, varbūt paraudzītos perspektīvā uz šī te pasākuma ietekmi, daži skaitļi. Mums ir bijis vairāk nekā 600 dalībnieku šeit reģistrēti šeit uz vietas Latvijas Nacionālajā bibliotekā no 50 valstīm, vairāk nekā 100 žurnālisti, kuri ir tiešām strādājuši, un šeit ir notikušas vairāk nekā 100 intervijas. Konferenci savukārt noskatījās tiešsaistē 40,000 skatītāji no 70 valstīm. Un savukārt šī mirkļu birka Rīga konference tiešsaistē ir aizsniegusi 1,5 miljonus cilvēku. Tie ir ļoti iespaidīgi skaitļi. Un tas ir ļoti svarīgi. Taču, godīgi sakot, tad, kad mēs Latvijā sākām organizēt šo te Rīgas konferenci pirms 20 gadiem, apmēram pirms 20 gadiem, es biju pārliecināta, ka Fukujamas pareģojumi par vēstures galu padarīs šo notikumu par tādu notikumu, kur vissvarīgākais varbūt programmā būs vīns un vakariņas, bet tā tas nav noticis, to mēs redzam arī šodien. Mēs redzam, ka drošība ir atgriezusies darba kārtībā. Samuels Huntingtons pirms 30 gadiem sacīja, un es domāju, šis citāts jums ir pazīstams, ka civilizāciju sadursme būs pēc augstā kara pasaulē galvenais konfliktu avots. Un to mēs arī šobrīd pieredzam. Kad, acīm redzot, mēs redzam, vēsture atkal ir sajukusi prātā, un jebkura izvēle šķiet slikta. Bet tagad nav laika mums izstāties no spēles. Uzbrukumi Ukrainā un Izrēlā ir uzbrukumi mums visiem, mūsu demokrātijām, mūsu tiesībām, mūsu brīvībām. Un mums vajadzētu būt vienotākiem nekā jebkad agrāk. Es domāju, ka tas arī laikam ir bijis galvenais vēstījums, vismaz tas, ko es esmu saklausījuši šodienu laikā. Un tāpēc es uzskatu, ka šī Rīgas konference ir ļoti svarīga platforma, ļoti svarīga satikšanās vieta, kur varam runāt par šiem te neatliekamajiem izaicinājumiem, kas gaida mūsu reakciju tagad. Un es gribētu pateikt tas, ka arī lēmumu nepieņemšana arī mūs apdraud. Mums ir jāizrāda sava gatavība tagad. Es ceru, ka jūs nesīsiet šo vēstu saviem kolēģiem, ka jūs šīs te sarunas arī turpināsiet kā pasniedzēji sarunās ar draugiem, ar ģimeni, ka jūs visi būsiet atvērti žurnālistu jautājumiem masu mēdījos, ka jūs skaidrosiet šos vēstījumus un ka jūs būsiet aktīvi sociālajos mēdījos. Jo, kā jau mēs arī dzirdējām daudzkārt šodienu laikā, lai iegūtu cilvēku prātus un sirdis, tas ir tikpat svarīgi kā kaujas uz vietas. Dāmas un kungi, es izmantošu šo iespēju un arī pateikšu paldies Latvijas Transatlantiskās organizācijas darba grupai Sigitei, Ingai, Sandrai, Viesturam un arī brīvprātīgo lielajai brigādē, kuri padarīja šo pasākumu iespējamu un arī padarīja jūsu pieredzi šeit pēc iespējas pozitīvāku. Tiešām pateiksim paldies Lato komandai. Arī paldies visiem mūsu strateģiskajiem partneriem un līdzrīkotājiem, ārlietu ministrijai un ārlietu ministrijai, Latvijas Republikas aizsardzības un ārlietu ministrijai, arī atbaldītāji NATO publicitātes divizija, Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvija, Konrāda Adenauera fondam un, protams, daudziem citiem vēstniecībām, starptautiskām organizācijām un privātā sektora partneriem, kā arī mēdījiem.
Nākamgad, 2024. gadā, NATO būs 75 gadus veca. Mēs arī svinēsim 20 gadus Baltijas valstu dalībai NATO. Iedomāsimies, svinēt mieru un pārticību visā un Eiropa vesela, vienota un brīva. Bet pretstatā tam pasaulē valda juceklis, demokrātijām uzbrūk. Taču mums visiem ir jābūt drošiem, spēcīgiem un gataviem. Kā jau arī sacīja Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs, mums visiem jāstāv vienotiem, labākajiem pret pārējiem. Liels paldies visiem! Es vēlu jums labu veselību, drosmi, optimismu. Un arī raudzīsimies labākā nākotnē. Un tiksimies visi nākamgad šeit, Rīgā, Rīgas konferencē 2024. oktobra 3. nedēļas nogalē. Liels paldies!